Sveiki! Pupulvītols kādreiz ir saukts par blīgznu. Ir tāds paliels koks patiesībā, kurš izaug un kaut kādā samērā ātri viņš jau kļūst par tādu bioloģiskās daudzveidības koku. Viņš kaut kādu dzīvo kukaiņu, viņš kaut kur aplūst. Un kāpēc viņš mežā būtu svarīgs? Tāpēc, kad galā viņam ir pupoli. Un tas ir pavasarī viens no pirmajiem, kur ir kaut kāda ziedputekšņi un nektārs, un tad tur kamens un citi kukaiņi barojās. Tas jau būs, jo tagad ir kaut kāds marta vidus, tas jau varētu būt pēc nepilna mēneša. Un tad blakus teiksim, ir kopšanas cirti, tā izzāģēta tās egles, kas vienkārši sasniedz jau pārāk resnu izmēru, kad vēl viņš jau var trāpīt uz gateri, jo resnāks par 60 centimetriem nepērk. Un arī izzāģēt tās egles, kas jau ir, kurās iekšā ir kaut kāda trupe. Un tad, kaut kas arī paliek dabai. Tad, blīgzna var mierīgi palikt. Pārējās egles, lai jau vēl mežā ir un aug, un kaut kāda daļa zāģēts pēc tam atkal nākošā piegājienā. Tā pakāpeniski, lai mežam nav liels stress, pakāpeniski izzāģē, un tad pakāpeniski, lai notiek dabiska atjaunošanās.